Amerikānis Stīvens Vikers veikli apēs ar ovālu bumbu, kas priekš Daugavpils bērniem ir jaunums. Šādas bumbas izmanto spēlē amerikāņu futbolu. Kaut gan šai spēlē drīz būs pusgadsimta, tā nav īpaši populāra Eiropas kontinentā. Bet Amerikas Savienotajās valstīs pilsētās izmirst, kad notiek spēles. Stīvens visu mācību gadu pavadīja Latvijā. Šeit viņš mācīja skolēnus un studentus. Tomēr savu mīļāko komandu spēles centās nepalaist garām. Thanks to modern technology, I've been able to watch games online. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, es skatījos spēles tiešraidē, pie tam es piesaistīju pie tā savus Latvijas draugus. Mēs kopā skatījāmies daudzas manas universitātes komandas spēles, priekš manis tās ir vissvarīgākās spēles. Mums nācās celties 4 no rīta, lai noskatītos spēli, bet mums tas patika. Lai izskaidrotu, kāpēc amerikāņu futbols ASV ir kļūst par nacionālo sporta veidu, Stīvens Vikers organizēja Daugavpils 10. vidusskolas vidusskolēniem īpašu nodarbību. Novadīt to palīdzēja ASV vēstniecības kultūras atašejs Matthew Thompsons. Diplomāta ģimenē šim sporta veidam ir īpaša nozīme. Amerikāņu futbolu spēlē viņa vectēvs un tēvs. Viņa brāļi ir iesaistīti treneru karjerā. Studentu gados Matthew arī pats bija universitātes komandas sastāvā. Amerikāņu futbols populārākais sporta veids Amerikā, un tas spēlē lielu lomu mūsu kultūrā. Un tas ir mūsu darbs paskaidrot cilvēkiem par savu kultūru. Pastāstīt par savu kultūru un iepazīties ar mūsu. Tas ir viens no uzdevumiem, ko savā priekšā bija nolicis Stīvens Vikers, kad devās uz Latviju. Valsti viņš izvēlējās pats. Pēc profesijas esmu vēsturnieks, un mani ieinteresē Latvijas nacionālā vēsture. Tieši tāpēc es izlēmu doties uz šejieni, un mana pieredze bija pavisam savādāka, nekā es to varēju iedomāties. Viesmīlība, laipnība, tādus Stīvens atceras latviešus, un, protams, pārsteidza amerikāņu dabas skaistumi. Gada laikā atnesa Stīvens kaut ko jaunu arī 10. skolas dzīvē. Stīvens mūsu skolā tātad dzīvs amerikānis, kurš pirmkārt ir valodas nesējs. Tātad cilvēks, kuram angļu valoda ir dzimtā valoda, un šajā valodā viņš runā, domā un māca arī bērniem runāt. Otrkārt, tā ir viņa dzīves pieredze. Dzimis amerikānis, kuram visi notikumi, par kuriem mēs šeit dzīvojuši esam redzējuši filmās vai lasījuši grāmatās, tie ir viņa dzīve. Arī šodienas notikums, amerikāņu futbols Daugavpilī, 10. vidusskolas sporta laukumā, arī kaut kas no fantastikas, ja, bet vispār realitāte. Un bez tam Stīvens ir jauns, spēcīgs vīrietis, kurš ļoti augstu vērtē savu profesiju. Viņš māca, viņš ir skolotājs. Un līdz ar to tas maina arī stereotipus par skolotājiem kā tādiem. Ir vērts atzīmēt, ka gadu Daugavpilī Stīvens Vikers pavadīja pateicoties stipendijām, ko saņēma no programmas Fulbrighta, un pretendēt uz to var kā studenti ar ASV pilsonību, kā arī citu valstu, ieskaitot Latviju. Galvenais, lai kultūras dialogs starp pārstāvjiem no dažādām valstīm turpinātos, un mēs kļūtu skaidrāki viens otram.